Zivs došana Makšķeras vietā. Tā pēdējo gadu sociālās palīdzības sistēmu raksturo pašvaldības sociālie dienesti. Ar nākamo gadu situācija varētu mainīties. Pašvaldības pašas varēs noteikt, kam maksāt un kam nemaksāt sociālos pabalstus, tomēr tas viss būs jāsadz no saviem budžetiem. No valsts finansējums tiks piešķirts sociālajai palīdzībai tikai pirmajā pusgadā, tāpēc šobrīd sācies darbs pie saistošo noteikumu izmaiņām. Mēs noteikti nevarēsim maksāt pabalstus tādā apmērā, kā bija līdz šim šis GMI pabalsts. Varbūt vairāk domāsim par to, kā tieši dzīvokļa pabalstu vairāk maksāt. Varbūt kādas citas kategorijas iekļaut vēl papildus klāt. Redzēsim, bet izmaiņas noteikti būs. Sociālajie dienesti pauž bažas, ka lielākā naudas daļa tiks novirzīta iztikas un dzīvokļa pabalstiem. Tomēr kas notiks un vai pietiks naudas citiem sociālajiem pakalpojumiem? Ar vienu roku pašvaldībai tiek piešķirtas lielākas tiesības, ar otru apgriezt ienākumi. Ja mums vairāk jāizmaksā sociālajie pabalsti, tad mēs mazāk varam remontēt ceļus, piemēram, vai rakt grāvis tīrīt, vai nodrošināt to kaut kādas citas kompensācijas un uzturēt savas skolas un iestādes. Tas mūsu mērķis kopīgais tomēr ir panākt to, ka tas sasniegtais līmenis mūsu novada attīstībā, kas mums ir infrastruktūrā, kas mums ir mūsu iestādēs, nezaudēt šo sasniegto līmeni un šajos savā veidā, var teikt, krīzes apstākļos, kādos mēs strādājam, noturēt šo sasniegto līmeni. Izstrādājot stingrākus saistošos noteikumus, sociālajie dienesti centīsies ietaupīt uz negodprātīgajiem klientiem un iesaistīt līdzdarbības pasākumos aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.